Sveiki! Šī video virtuve man sauc Žana, gatavošu Sibīrijas pēlmeņus. Man vajadzēs milti, ūdens, ola, maltā gaļa. Malto gaļas izmantoju šoreiz cūgaļu, vai arī sajaukt cūgaļu kopā ar lielopgaļu. Sīpols, sāls, pipari. Gatavoju mīklu. Miltus, olu, sāli un ūdens. Liešu ūdeni pakāpeniski un iejaukšu mīklu. Mīkla puslīdz jau gatava, mīcīšu ar rokām. Paberu galdu ar miltiem. Milti man aizgāja 180–170 gramu. Tas ir atkarīgs no olas, cik liela ola. Un arī no miltiem, cik milti ir mitri. Tagad gatavo mīklu, lieku maisiņā, lai viņi, kas saka, pāelpo minūtes 10–15, tad ar viņu būs viegli strādāt. Malto gaļu izlaidu caur gaļu mašīnu 2 reizes kopā ar sīpolu. Tagad paberšu ar sāli, pipariem un kārtīgi sajaucu. Un, lai gaļa būtu sulīgāk, bišķiņ pielēju ūdens, kādu karoti. Vēlreiz galdas virsmu paberu bišķiņa miltiem. Mīkla man paelpoja, viņa palika elastīga un ar viņu viegli strādāt. Mīklu rūpīgi un uzmanīgi izrulēju plānu, ne biezāk kā par 1 milimetru. Un ar glāzes palīdzību izspiežu aplīšus. Un liekam bagātīgu pildījumu. Jo mīkla ir elastīga, viņa padodās. Un salipinam visus pēlmeņus. Когда в руке уже можно понять, сколько еще нужно фарша. И еще дополнительно добавляем. Тесто эластичное, поэтому поддается. Sanāca 60 pēlmeņus un vēl bišķiņu kripatiņa mīklu palika.
Tagad var uzreiz viņas vārīt, bet man labāk patīk, jā, viņas paturēt saldētavā kādu stundu. Vāram lielā ūdens daudzumā, kam pievienota sāls, un vārīšu kāds 2-3 minūtes. Pa šo laiku karsē eļļu. Un pusgatavs pelmeņus apcepšu eļļā. Vienmēr domāju, ka Sibīrijas pelmeņus vajag cept jēls, bet, sanāk, ka vajag no sākuma bišķiņ viņus vārīt un tad viņus apcept. No abām pusēm kārtīgi apcept. Cepti pelmeņi ļoti labi garšo un smaržo. Var pasniegt ar krējumu vai sajaukt krējumu ar sinepēm un pielikt klāt nedaudz etiķi. Sibīrijas pelmeņi gatavi, lai labi garšo. Пельмени по-сибирски жареные готовы. Приятного аппетита!